Sveika, Sārma! Mēs atkal esam šodien ēterā, ja? Kaut kāds laiciņš ir pagājis, visādi jau taisamies darīt to biežāk, bet nu ir tā, kā ir. Zini, es šobrīd eju tādu interesantu, var teikt, procesu savā dzīvē. Atkal esmu pievērsusies mazliet tādai tēmai, kā manas vēlmes, manas domas, jā, studēju interesantu grāmatu, Dēvids Kemerons, jā, nu tā ir praktiski tāda rokas grāmata visiem tiem, kuriem grib atkal kaut ko mainīt, jā, dzīvē, varbūt uzsākt kaut ko no jauna. Un vienkārši klausoties šo te, man ir nu, tādas, kā saka, pārdomas un radušās, kad cilvēkiem ir bailes, ja? Bailes uzsākt kaut ko jaunu, bailes kaut ko mainīt, ja? Šī gadījumā arī par to, ko mēs ar tevi darām, ja? Tā tad mēs katru dienu gandrīz saskaramies ar tādu lietu kā bailes no jaunām finansēm, bailes no kriptovalūtas, ja? Bailes, kā es nomaksāšu nodokļus un vai man viņi būs jāmaksā, bailes nopelnīt naudu, ja? Un vistipiskākā atbilde ir man nav laika, ja, bet aiz šī vārdiņa man nav laika slēpjās, protams, bailes, ja, kad man kaut kas būs jāmācās, man kaut kas būs jādara. Un tā ir tā laikam arī lielākā daudzu cilvēku problēma, šīs te bailes. Bet jebkurā gadījumā arī turpinot šo te, kā saka, grāmatas studēšanu, es varu teikt tā, ka mēs jau paši to savu vidi, kā saka, radām, ja? Radām šodien ar savām domām, kur mēs gribam atrasties, un es teikšu tā, ka pēc pieredzes viss notiek tā, kā jau notiek, ja ir nepavelti tāds teiciens, ko sēsi, to pļausi. Un faktiski arī, teiksim, saprotot šo te dziļo domu, kas ir visā šajā te grāmatā iekšā, ja, un klausoties, viņa ir audio pieejama, kad vienkārši šobrīd arī gribu sev redzēt riņķī tādus, var teikt, laimīgus, bagātus cilvēkus un mazliet pacelt to laktiņu uz augšu. 100 miljonāri jau manā klubā ir, topošie miljonāri, ja, un kāpēc gan ne tūkstotis, ja, jo būtībā man ir instrumenti, man ir iespējas, man ir zināšanas, un tieši arī šodien ar tevi es gribu parunāt par to, kā tu stādies priekšā sev šo te jau, nu, jau pavadīto laiku klubā un ņemot vērā jau esošo pieredzi, ja, kā tu redzi sevi perspektīvā, ja, kā tu redzi, teiksim, tālāko savu attīstību, jo, protams, mēs arī apgūstam šīs te zināšanas par personas izaugsmi, ja, mana attīstība, tālāk mana domāšana. Un ko klubs ir izmainījis tavā domāšanā? Nu, jau var teikt, vairāk kā pusgadu esam iekšā, ja. Es teikšu tā, ka man, protams, ir, nu, jāsaka, diezgan lielas pārmaiņas, ja, jo faktiski es šobrīd, man vairs nav bailes, ja, es redzu perspektīvu un redzu tikai iespējas, ja, jo mums būtībā ir visi instrumenti un iespējas, kur mēs ejam, un tiešām, kā lai saka, lai nebūtu jādomā par to, kā izdzīvot, kā savilkt galus kopā. Nu, sveika, Valdi, jā. Nu, ko lai saka, esam pavasarī, jā. Lai kā es biju nolēmusi, ka pa ziemu taisīšu dialogus, bet slinkums ņēma virsroku. Un, zini, es tā ļoti, ļoti piedomāju, taisnu, vakar sāku domāt, kad jāsāk kaut ko atkal darīt, ir, kāpēc ir šis slinkums lielais uznācis, ja. Zini, es praktiski vienmēr esmu bijis diezgan aktīvs cilvēks, ja? Bet man komandā ir ļoti, ļoti daudz cilvēku, kas saka, es gribu pasīvu, man vajag pasīvu, ja? Un mēs jau tiešām esam diezgan ilgi klubā, un klubā ir tieši šī nianse, ka mēs piedāvājam pasīvu. Mēs meklējam tos, kas grib investēt, jo tas ir investoru klubs, ja? Un par ko es esmu visvairāk pārsteigta? Teikšu tev tā, ka
Man nekad nav biedējuši lieli skaitļi. Es vienmēr uz viņiem esmu skatījusies, bet tā kā mazliet no malas. Ja, tā kā sevi centusies piezemēt, kad nu, mums ir dots tik, cik ir dots, ja, un kur tad nu man, vai ne? Bet tagad, kad es tiešām redzu, cik ir, pieņemsim, šī pusgadā izdarīts, nesaspringstot, teikšu tev tā tiešām uz pasīva, jā, tiešām uz pasīva, tad es nonāku pie secinājuma, ka mans pirmais mērķis tātad ir šie pirmie 2 gadi, jā. Jo ļoti, ļoti gribās atpakaļ uz Latviju, pirmkārt, ja, lai tiktu atpakaļ uz Latviju, ir vajadzīgs jauns jumts. Un mēs jau zinām visi, cik Latvijā maksā normāls jumts, ja. Nu, neies iekšā graustā, un, lai tur dzīvotu, arī ir vajadzīga liela nauda, ja. Kas varbūt ir izmainījies manā dzīvē, neteiksim tikai kluba laikā, bet no tā brīža, nu, kopš mēs esam pazīstamas, kad es tiešām iestartēju pirmajā projektā, kur mēs bijām kopā, kas bija saistīts ar labdarību, ar dāvanām, un tā ideja man ļoti patika palīdzēt cilvēkiem viens otram, jā. Tas bija tā kā tāds, nu, kā lai tev saka, tādas atmiņas no jaunības, kā bija, kad bija šie te nu, pašpalīdzības kases un viss pārējais, un ir iziets tam visam cauri, ja? Bet mēs saprotam, ka, lai to darītu, ir vajadzīgs ļoti daudz cilvēku. Jo nekas jau neripo bez degvielas, ja? Nekas nenotiek, ja tev, pieņemsim, kauli čīkst un grābi, ja tu nekur nevari aiziet un aizskriet, vai ne? Un tieši tāpat ir ar naudu, ja? Ja mēs paši nerēķinām un neliekam sev šos ciparus acīs priekšā, ja? Tad nebūs jau to skaitļu. Būs tā pati katra mēneša alga, ar kuru izdzīvot mēs nevaram, nu, vismaz es nevaru. Es esmu vieninieks, es pat neesmu pāris, bet man ir pa īsu. Jo es jau tagad esmu pieradus, kad es ieju veikalā un es nopērku to, ko es gribu. Es vairs neskatos, kur ir nocenotais plaukts, ja? Un, zini, ļoti negribās iet atpakaļ uz to, kā bija, kad bija, ja? Un līdz ar to, nu, es tev teikšu tā, ka ir laikam tiešām jāsāk atkal ar sevīm, jāliek sev šis mērķis, jāuztais sev šis cipars, ja? Nu, pirmais mans cipars, kas man ir vajadzīgs, lai es tiešām justos labi, tieši 100 000 uz mana depozīta. Šie 100 000, kas strādā man. Nevis es skrienu katru dienu, lai nopelnītu 1000 mēnesī, bet lai man tur stāv tie 100 000, kas man ienes nedēļā vismaz, nu es nezinu, 4000, 3000, 2000, ja? Jo tikai tagad, kad mēs uzliekam ciparus uz papīra, mēs redzam ar acīm, kad ar $100 tu nevar būt investors. Tev tie $100 neko dzīvē neizmaina. Un tu vari iet 20 projektos, tu vari iet 100 projektos. Un vienalga, tā nauda, ne jau, kādreiz tā, nevar turēt olas vienā grozā. Bet saprot, ja tev katrā grozā ir pa vienai olai, un, nu, galu galā, ja tā viena sabojājās, tad arī vairāk tur nav, ja? Un tieši tāpat laikam ir ar naudu, cik es tagad sāku saprast. Un es saku, es pat TikTokā jau ierunāju vienu video ar pārdomām, kad žēl, ka mūsu laikā, kad mēs augām, kā man māteica, kad es augu, tad gan tā nebija, ja? Bet es saku, žēl, kad mūsu laikā nemācīja finanses skolā. Jā, Kā nu likt redzi, naudai strādāt tev?
Jā. Redzi, te jau ir tā, kā lai saka, apziņa par to, ja cilvēki saka, es gribu pasīvu, man vajag pasīvu, tad, lai Mhm. tev no tā pasīva tu varētu dzīvot, tev ir jārada šis te aktīvs. Jā. Un tā ir tā lielākā problēma, ja, kad, nu, ne no kā jau ir grūti radīt šo te aktīvu, ja, tā tad, lai tev būtu pasīvs, tev ir jāsāk ar aktīva veidošanu. Un tieši tas ir tas, ja, kā tu saki, mums skolā to nemācīja. Ja, tur, kur mēs šobrīd esam, mēs saņemam kolosāls zināšanas, Mhm. un man radikāli ir izmainījusies domāšana, ja, un, teiksim, arī tas priekšstats un redzējums par daudzām lietām vispār, kas šobrīd notiek. Ja? Tā kā, nu, manā laikā tā nebija, ja, kā tu saki, tiešām skolā to nemācīja, bet nekad jau nav par vēlu. Un šobrīd tiešām mēs turpinām veidot šo te savu aktīvu. Es domāju, ka arī šie te 100 000 vairs nav aiz kalniem, jā, tā Nē. kā, ja jūs mūs šodien redziet, dzirdiet, varbūt pat sajūtiet, jā, tā kā, nu, viss jau ir enerģija. Un, ja jums ir tiešām vēlēšanās izveidot sev pasīvu, ja tā tad uzzināt, kā veidot šo te aktīvu, lai jūs varētu dzīvot no pasīva, nu tad laipni lūgti, ja, informāciju. Kā ar mums sazināties, atradīsiet, vai nu rakstiet mums personīgi, jā, vai nu atradīsiet zem šī te video. Es domāju, ka tie, kas jau mūs pazīst, zin, kā mūs atrast, jā. Tā kā, nu, droši nebaidieties, nebaidieties no pārmaiņām, un noteikti mēs jums parādīsim ceļu, iedosim instrumentu, kā jūs variet veidot sev aktīvu, lai ar laiku varētu dzīvot, kā saka, no sava pasīva. Jauku dienu visiem, paldies tev, Jā, un burvīgu turpināsim, dienu un turpināsim darboties gaidām tālāk. jūsu interesi. Esam gatavas gan palīdzēt, gan izstāstīt, bet vienu gan es esmu sapratusi par šo laiku, kad es noteikti nevēlos strādāt ar kaut kādiem reģistrācijas linkiem, kur cilvēki ieskrien, piespiež pogu, noreģistrējās, un viņi nenāk uz kontaktu. Mīļie cilvēki, ja jums interesē, tad atbildiet un nākat uz kontaktu. Ja jums neinteresē, tad, nu, priekš kā jūs to darat? Kāpēc jūs tērējat savu laiku? Lai visiem burvīga diena, lai visiem izdodās, un lai nākošie gadi ir vieglāki kā iepriekšējie. Paldies tev! Līdz nākošai reizei! Atā! Jā, atā!